Esmu Dainis Trusēks, saimniecības Paegļi, īpašnieks un arī vadītājs visu vienā personā. Mēs atrodamies tagad pašreiz uz Pastinaku un Akņu Pētersiļa lauka. Pastinaks tagad vēl nav izaudzis, vēl viņam jāaug diezgan ilgi līdz oktobrim, un viņš būs stingri lielāks, apmēram tā 600-700 gramu saknīti būs. Pastinaks ir domāts galvenokārt piedevu gaļas ēdieniem. Pēc ķīmiskām īpašībām viņš līdzvērtīgs ir ženšenas saknītē, un mēģināsim mūsu tirgu tikt ar viņu iekšā. Aizpagājušajā gadā viņš labi gāja, pagājušajā gadā apstājās, kaut kā nepirka cilvēki, skatīsimies, kas notiks šogad. Pastinaks aug 2 hektāru platībā, tas ir līdz tepat blakus ir, tas arī apmēram 2,5 hektāru platībā ir. Viņš tiks novākts kaut kur septembra beigās, oktobrī. Pētersiļi tiek iesēti martā, aprīlī. Pēc iespējas ātrāk var tikt uz lauku, un oktobrī tiek novākti. Viņi salikt konteineros un nolikt pagrabā. Kāli mēs sējam maijā. Kāls, visi, es domāju, cilvēki zina. Viņi gan zaļu, gan salātos var ēst. Vācam viņu, tagad kaut kur sāksim septembra beigās, arī oktobrī vākt. Un liksim konteineros, glabāšanā un tirgosim tālāk. Kāls, salds dārzenis, varētu vecāki bērniem dot pagraust viņas konfekšu vietā, lai zobi nebojājas un vitamīnas uzņem visu ziemu. Pašreiz mēs atrodamies Rutku laukā. Rutkus sēja kādu nedēļu pirms Jāņiem. Iesēta rutka ir 2,5 hektāros, un tad redzēs, cik rudenī izaugs. Rutkus jau vispār, rutku ar medu var lietot, rutkam ir daudz vitamīnu, un es domāju, tāpat kā kāli, rutku jau visi pazīst Latvijā, no seniem laikiem ciena. Kālis, burkāns un rutkas ir vislatviskākie augi, ko varētu latvieši ēst. Cienīsim audzētājus un ēdīsim Latvijas preci.